par sapņu kursu es jums gribēju piebilst, jā, viņš būs tāds fantastisks turpinājums šitam. Te tas kurs būs jaudīgs, viņam būs liels spēks. Tas ir, man ir ļoti grūti uzrunāt ar tiem konkrētajiem ieguvumiem, jo tas ieguvums ir tas, kas kuram ir tas tāds, vai nu kaut kāda tāda, kaut ko ļoti gribās, ja, kaut kas, un tad, kad runa ir par dvēseles sapņiem, tas nenozīmē, ka mēs atceļam savus tādus vienkāršos un prāta sapņus. Tas var, starp citu, sapnis varbūt arī kaut kas, kas ir materiāli nav milzīgs, tas var būt kaut kas ļoti vienkāršs, jo tas ir atkal kaut kāds iekšējā bērna, iekšējās pasaules sapnis, ko arī ir vērts piepildīt un vajag piepildīt, ja, tā kā tas kurs būs par tādu vēlmju, sapņu piepildīšanu, izprotot, kur ir tie prāta klikšķi, kad citreiz varbūt ir tas cilvēks, viņš grib piepildīt savu sapni un neapzināt. Apzināt jau tā nemaz nav. Un neapzināt, es tagad labāk izskatīšos kaimiņu priekšā, vai man tur būs lielāka māja, vai kādu citu priekšā. Vienalga tas kaimiņš tāds joks, bet kāds cilvēku priekšā, kurš ir iespējams sāpinājis dzīvē. Ja? Parasti jau tā. Un tas ir tas, ko ir vērts paņemt malā. Un tas, starp citu, tas sapnis, kas ir bijis diezgan merkantīls, viņš piepildās ātrāk, jo tās lietas, kas mums liekas merkantīlas, viņas nav, viņas patiesībā ir dabiskas cilvēka reālas, normālas dzīves pamats, varētu teikt tā, ja, parasti normāla dzīve, normāls dzīves sastāvdaļa. Jo visums ir ļoti, ļoti bagāts. Mēs dzīvojam ļoti bagātā vidē, ļoti tādā pārpilnības vidē, tikai cilvēks pats sevi ir kaut kur norobežojis. Un tā māksla ir paņemt nost tās robežas un ļauties tai videi un aptvert, kad viņi ir un notiek. Un tad arī verās vaļā dvēseles potenciāls un viss pārējais, ja, kas ir pavisam jau liels un milzīgs stāsts. Es ceru, ka varēju saprast, ko es gribu pateikt. Ja? Tad visiem jūsu sapņiem un vēlmēm ir vērtība vienkārši paskatīties, lai nav klāt tā sāpe. Un, ja ir, tas ir, to es runāšu un stāstīšu kursā daudz tālāk un daudz smalkāk. Ja nedomājiet, vienkārši saprotiet, ka tas, ja ir runa par dvēseles sapņiem un dvēseles potenciālu, mazie vienkāršie arī materiālie sapņi netiek kancelēti. Viņi ir tikpat vērtīgi un svarīgi un arī ir jāpiepilda. Lūk, tā kā kurs būs ļoti paši interesants, man ļoti patīk. Pašai ļoti, ļoti radoši, ļoti, ļoti tāds, bagāts. Un transformējuši, protams, ļoti, ļoti transformējoši. Viņš jūs ļoti, ļoti, ļoti atvērs. Viņš būs tāds, kas atver potenciālu, atver dzīvei, dod spēku uzdrošināties. Yes. Kaut vai pašam priekš sevis.